Meditācija, spēles telpa. Aizveriet acis, elpojiet lēni, dziļi un vienmērīgi. Koncentrējiet savu uzmanību sirds rajonā un savienojieties ar savu augstāko es. Iedomājieties, ka jūs esat skaists eņģelis. Skatāties uz sevi, cilvēku, it kā no malas. Tagad iedomājieties, ka jūs, cilvēks, nododat kontroli pār sevi un savu dzīvi sev, dievišķajam eņģelim. Sakiet sev: dārgais eņģeli, kas ir dievišķā daļa no manis. Vadi mani un virzi mani, lūdzu, lai es varētu justies stabili, pasargāti un brīvi tavās rokās un ar tavu palīdzību varētu viegli un brīvi spēlēt jebkuru lomu, kas nāks man par labu. Iedomājieties, kā eņģelis priecājas par jums un apstiprina jūs un dod jums tiesības spēlēt jebkuru lomu. Kādi jūs vēlētos būt? Kā vēlētos sevi izpaust savu dvēseli? Izdariet to tieši tagad. Iedomājieties, ka jūs esat aktieris uz skatuves, un uz jums skatās eņģelis, kas jūs ļoti mīl, atbalsta, vispateicīgākais skatītājs. Jūs varat būt paši par sevi. Varat darīt visu, ko vien vēlaties. Un jebkura jūsu darbība tiks sagaidīta ar sajūsmu un aplausiem.
Jūs varat dejot, dziedāt, vai vienkārši smieties, smaidīt, žestikulēt, pastiepties, staigāt pa istabu vai vienkārši klusējot sēdēt un baudīt to, ka tēlojat cilvēka lomu uz zemes un jums aplaudē eņģeļi. Atcerieties šo stāvokli. Jūs radījāt sev telpu spēlei. Tā ir tikai jūsējā, un tā vienmēr ir ar jums. Lai kur arī jūs būtu, jūs varat izsaukt iztēlē eņģeļa acis, jūsu vispateicīgākā un mīļākā skatītāja. Priecējiet viņu ar savu spēli un jūtieties brīvi, mierīgi un pasargāti. Kamēr uz jums raugās eņģeļa acis, jums nekas nedraud. Viss būs lieliski un mīlestības vārdā. Pateicieties savam dievišķajam es un saviem eņģeļiem palīgiem par to, ka viņi palīdz jums spēlēt un vislabākajā veidā izpildīt visas lomas, kuras veidojas jums uz zemes. Tagad jūs varat atgriezties savā reālajā dzīvē. Veiciet lēnu, dziļu ieelpu un ar smaidu atveriet acis.